Daugavā pie Jēkabpils situācija šobrīd ir mierīga, lai gan dažās iepriekšējās dienās ūdens līmenis paaugstinājās, 21. decembrī tas atkal sāka pazemināties un ceturtdienas pēcpusdienā bija nokrities līdz 3,84 metru atzīmei virs stacijas nulles atzīmes. Ledus sastrēguma posms, kas bija Prižos, tas šonakt ir izgājis veiksmīgi. Arī izkustējies ledus ir lejpus Prižiem, lejpus Zeļķu tilta. Un viņš stājas, tagad sāk sastrēgt Pļaviņās. Pļaviņās no rīta arī neliela kustība vižņu bija novērota, un tagad tur sāk stāties vižņi. Bet pie Zeļķu tilta sakarā ar šo ledus kustību nakts laikā ir ūdens līmenis samazinājies vairāk nekā par 2 metriem. Un šī brīža situācija tieši Jēkabpils pilsētā ir labvēlīga, un uz šo brīdi draudi nav nekādi prognozējumi. Civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts skaidro, ka notiek regulāra komunikācija ar SIA Jēkabpils PMK, kas turpina veikt damju būvdarbus. Būvnieki uzsver, ka aktuālā situācija Daugavā tiek visu laiku novērota un ņemta vērā, veicot darbus. Sankaļu hidroelektrostacijā, kas atrodas uz Ziemeļsusējas upes Salas pagastā, ir atvērti aizvari, lai mazinātu ūdens līmeni. Ziemeļsusējas Hesa ūdenskrātuvē ūdens līmenis bija paaugstinājies līdz noteiktajam maksimumam jau. Sazinājāmies ar Hesa īpašnieku, un tad operatīvi tika atvērti aizvari. Kā rezultātā ūdens līmenis ir nokrities pat zem normas, kāda tur ir paredzēta. Šobrīd Ziemeļsusējas krastos esošajiem iedzīvotājiem nav jāuztraucas, jo ūdens līmenis ir pazeminājies. Arī Sakas upē pie Jēkabpils ūdens līmenis bažas šobrīd nesagādā. Pie pilsētas upe ir brīva no ledus, tātad ūdenim ir pa kurieni plūst. Nedaudz tomēr starp Sakas tiltu un starp Ziemeļsusēju tomēr ir neliels ledus tāds, nevar teikt, ka sablīvējums, bet ledus stāv vēl vienā posmā. Vēl mums regulējama upe ir Donaviņas upe. Tur arī jau bīstami tuvu Aizupes ielai bija pietuvojies ūdens līmenis. Tad mēs operatīvi ar Jēkabpils pakalpojumiem organizējām slūžu pacelšanu. Un tad arī ļoti raiti ūdens līmenis samazinājās, un arī šobrīd tur ūdens ir atkāpies. Un kā mēs redzam, uz laukiem sniega ir palicis pavisam maz, tā kā mazajās upēs ūdens līmenim pakāpeniski vajadzētu sākt kristies. Gaidāmie nokrišņi lielas izmaiņas vairs nevar radīt. Tagad jāvēro, kāda būs vižņu kustība Daugavā. Lai gan šobrīd uztraukumam nav pamata, atbildīgie speciālisti turpina uzraudzīt notiekošo Jēkabpils novada upēs. Vārpu ielu Jēkabpilī sāka remontēt 4. decembrī, un jau būvdarbu sākumā iedzīvotāji pauda bažas par to, kāds būs ielas stāvoklis, ņemot vērā, ka darbi sākti ziemas laikā. Satraukums izrādījās pamatots, jo šonedēļ sākoties atkusnim, ielas sagums pārvērtās mīklai līdzīgā masā. Pārvietoties kļuva neiespējami ne tikai ar automašīnām, bet arī kājām. Tagad satiksme ielā ir slēgta. Es, piemēram, nemaz nevaru iziet ārā. Un, piemēram, man kaimiņienei 92 gadi, vai viņa var aiziet uz veikalu? Nu, nevar. Vai, ja tagad būtu ārsts jāizsauc vai kas, viss bezizdzēja. Es jau teicu, jātaisa helikoptera nosēšanās laukums, lai var aizvest. Pārvietošanās, kulas karājās. Uzvelc kulas mēģina pārrāpot pāri tiem dubļiem, jo pāriet nevar. Es vakar mēģināju. Es iestigu, un es ar vienu kāju iestigu, un tad es kaut kā tik izvilku ārā. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka ielas atjaunošanu nebija iespējams atlikt uz nākamo gadu, jo tā ir viena no plūdu laikā bojātajām ielām, kas ar valsts finansējumu jāsaremontē jau šogad. Vienlaikus Vietvarā uzsver, ka līgums ar būvdarbu veicēju SIA LV Roads bija noslēgts jau 15. septembrī, tātad darbi varēja sākties ātrāk. Uzņēmumā SIA LV Roads skaidro, ka uzvarot konkursā par Vārpu ielas remontu, vēl nebija zināms, vai būs finansējums un vai notiks līguma slēgšana. Kad septembrī pienāca līguma dokumenti, uzņēmumam vēl vajadzēja laiku, lai pabeigtu darbus citos objektos un sagatavotos darbiem Vārpu ielā. Mēs nevaram kā
atnāk ēpasts ar līgumu, nākamā dienā uzsāk būvdarbs. Mums ir jābeidz kaut kādi iesāktie darbi. Mums ir tālāk jāveic kaut kādas darbības, lai varētu tos darbus veikt. Tās ir satiksmes organizācijas schēmas saskaņošana. Tas ir šī gadījumā materiāla sagatavošana. Tomēr ir kaut kādas 700 tonnas materiāla jāsagatavo, jāsaskaņo, jānotestē, un tikai tad var vest uz objektu. Un tur veselas darbības, kas ir jāveic, lai varētu būvdarbus veikt. Tas nav tā, atnāk līgumus, rīt beram. Rezultātā uzņēmums bija gatavs veikt darbus novembrī, bet Sniegs un Salas plānus izjauca. Lai izpildītu noteikumu, ka remonts jāveic šajā gadā, LV Roads darbus uzsāka 4. decembrī. Tika uzklāts grants šķembu maisījums. Decembra vidū sākās atkusnis, pārvēršot segumu putrā. Apzinoties situāciju, būvnieks sāka uzlabošanas darbus. Tika piebērta frakcionēta šķemba, lai segums kļūtu stingrāks, un pēc tam darbu sāka greiders. Mēs ar autogreideri pa slapjo granti nosumsim uz malu, atstāsim valnī, lai viņi nožūst ar zīmēm. Ierobežos to kustību, lai tikai vieta iedzīvotāji tiek klāt. Pašvaldība iedos attiecīgi atļaus tikai tiem, kas šeit dzīvo, arī iebraukt. Līdz ar to tad gaidīsim momentu, kad tas materiāls nožūs, un tad atpakaļ viņi iestrādāsim uz ceļa klātnes. Visdrīzāk pavasarī. LV Roads uzsver, ka līdzekļi un seguma materiāls zudībā neies, jo esošais grants šķembu maisījums būs derīgs un tiks iestrādāts uz ceļa pavasarī, kad būs šiem darbiem atbilstoši laika apstākļi. Bet līdz tam brauktuve būs pieejama tikai Vārpu ielas iedzīvotājiem. Jāpiebilst, ka Vārpu ielas remonts Jēkabpilī tiek veikts par līgumcenu 10,2 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN. Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejā ilgadēja tradīcija ir vākt ziedojumus, lai Ziemassvētkos sniegtu finansiālu atbalstu kādai čaklai un kārtīgai ģimenei ar bērniem. Šogad Sarkanā Krusta ziedojumu kastītē tika savākti 100 eiro, savukārt 2 anonīmi labdari ziedojuši 300 eiro. Tādējādi organizācija šajos Ziemassvētkos var iepriecināt 4 Jēkabpils novada ģimenes. Katra ģimene saņēma 100 eiro. Tiešām bija pārsteigums, ka vakar piezvanīja, uzaicināja uz šejieni. Kur jums noderēs šī nauda? Tagad, Ziemassvētki tuvojas, bērni jau sarakstījuši, ko viņi vēlas. Tā kā zinu, kur izmantot. Jā, cik jums bērni ģimenē? 7. Pārsteidzoši bija. Tiešām, es pat nevarēju iedomāties, ka tā var būt man pazvanīt un pateikt, lai es te atnāku. Kādiem mērķiem jums noderēs šī naudiņa? Tad jau redzēs. Varētu būt, ka svētkiem. Cik jūsu ģimenē ir bērni? 5. Liels atbalsts ģimenēm tomēr. Svētku laikā it īpaši. Vai jūs jau zināt, kur jūsu ģimenē noderēs šī naudiņa? Droši vien svētkiem, kādām dāvanām bērniem. Cik jūsu ģimenē ir bērni? 4. Ziedojumi sakrāti gada laikā, un jau šobrīd Sarkanā Krusta ziedojumu kastīte sāk lēnām piepildīties ar naudiņu nākamā gada Ziemassvētkiem. Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteja arī ikdienā sniedz dažāda veida atbalstu cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, piemēram, piedāvājot drēbes, kuras ziedojuši iedzīvotāji. Organizācija atrodas Jēkabpilī, Rīgas ielā 201. Jēkabpils agrobiznesa koledžā gada nogalē norisinājās studiju programmas Grāmatvedība un finanses absolventu izlaidums. Pasākums bija īpašs, jo tas bija izglītības iestādes pēdējais izlaidums studiju programmu audzēkņiem. No nākamā gada iestāde kļūs par Jēkabpils tehnoloģiju tehnikumu, piedāvājot tikai profesionālās vidējās izglītības un mūža izglītības programmas. Pārmaiņu laikā gan tagadējiem, gan kādreizējiem koledžas mācību spēkiem ir divējādas izjūtas. Es ļoti priecātos, ja mums būtu izdevies īstenot arī augstāko izglītību paralēli mūža izglītības programmām un vidējai profesionālai. Tomēr jāsaprot, ka cilvēku resursi mums ir tik, cik ir. Un šis pieprasījums pēc augstākās izglītības absolūti nesedz tos izdevumus, ar kādiem saskārāmies īstenojot šo izglītības pakāpi. Tā kā es domāju, ka mūža izglītībā mums būs jaunas iespējas sevi apliecināt, un es pieļauju, ka tehnoloģijas aug, attīstās, un mums jātiek tām līdzi. Manā skatījumā mēs it kā esam tādu solīti atpakaļ spēruši. Varbūt arī pareizi, man grūti pateikt.
Jo mēs ļoti labi zinām, ka tā augstākā izglītība tiek apgūta ļoti daudzās skolās, augstskolās, un tieši profesionālā izglītībā mazāk. Jā. Es novēlu tikai koledžai vairāk neatkāpties. Jā, būs tagad tehnoloģiju tehnikums. Tad, lai šeit apgūst tādas profesijas, kas mūsu tautsaimniecībai vitāli nepieciešamas, lai tur to latiņu paceltu augstu. Līdz ar izlaidumā saņemtajiem diplomiem grāmatveža kvalifikāciju ieguvuši 9 koledžas absolventi. Es esmu ļoti lepna par to, ka es esmu šeit tieši Jēkabpils agrobiznesa koledžā ieguvusi diplomu. Es labprāt vēl gribētu turpināt kādas manas izjūtas. Jā, ļoti žēl, ka koledža vairs nebūs kā koledža, bet es ceru, ka vismaz mūsu bērni šeit varēs apgūt jau profesionālo tehnisko izglītību. Tādas interesantas emocijas, svētku laiks un vēl papildus šie svētki. Un ļoti tāds kolektīvs un kurs tāds draudzīgs un pēc tādas ļoti siltas sajūtas. Jau iepriekš informējām, ka tie studenti, kuriem vēl turpinās mācību process, jau tagad ir pārgājuši uz Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. Arī pedagogu kolektīvu izmaiņas ietekmējušas minimāli. Darbu zaudējuši 2 pedagogi, kuriem pamata darba vieta bija citvieta. Savukārt pārējie pedagogi turpinās strādāt ar vidējās izglītības programmu skolēniem un mūža izglītības audzēkņiem. Jēkabpils agrobiznesa koledža statusu mainīs 2024. gada 1. janvārī, iegūstot nosaukumu Jēkabpils tehnoloģiju tehnikums. Uzmanību marš! Nepatīkamie laika apstākļi, ko līdzi nesa atkusnes, nebija šķērslis labdarības skrējienam Līvānos. Vairāki 10 iedzīvotāju, tērpušies atbilstoši Ziemassvētku tematikai, devās aptuveni 500 metru garajā trasē, lai paustu atbalstu 13 Līvānu novada bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Dalības maksa skrējienā bija ziedojums šiem bērniem nepieciešamās terapijas nodarbību apmaksai. Līvānu novadā ir izveidojusies tāda, grupa, kurā ir vienkārši kopā, lai palīdzētu saviem bērniem. Un mums šī doma par to, ka viņi tik ļoti viens otru atbalsta un meklēja iespēju palīdzēt saviem bērniem kopistiski, uzrunāja. Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ļoti palīdz aba terapija, kuras laikā bērni apgūst sociālās prasmes, uzvedības un komunikācijas, kā arī pašaprūpes prasmes, lai varētu kļūt par pēc iespējas patstāvīgākiem sabiedrības locekļiem. Iepriekš Līvānu bērni mēroja ceļu uz Madonu vai Daugavpili, bet nesen Līvānu novada pašvaldība piešķīra atbilstošas telpas terapijas nodarbībām, un kopš novembra terapija pieejama uz vietas Līvānos. Labdarības skrējienā tika vākti ziedojumi šo nodarbību apmaksai. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties ziedojuma apmēru. Līvānos tas ir pirmais tāda tipa skrējiens, kur visi savākušies, lai izdarītu kaut ko labu pirms Ziemassvētkiem, respektīvi, lai savāktu līdzekļus abu terapijas nodarbībām bērniem. Tā sajūtas ir lieliskas, fantastiskas. Es saprotu, ka arī citiem bērniem arī ļoti patika, un arī tie bija atnākuši klāt paskatīties. Arī bija priecīgi redzēt tādu šovu. Kas jūs mudināja piedalīties un kāds vispār bija skrējiens? Grūti viegli. Visvairāk jau labdarības pats pasākums, pats par sevi, savākt to naudiņu, pavadīt labi laiku un finišēt. Kā bija skrējiens? Ļoti labi. Kā stipros skrējiens gandrīz vai arī? Viegli, jā. Patīk sportiskas aktivitātes un jāpalīdz arī tiem, kam vajag vairāk. Iedzīvotāju atsaucība bija liela. Skrējiena dalībnieki bērnu terapijai saziedojuši kopumā 592,81 €. Līdztekus skrējienam pasākumā norisinājās vēl daudz citu aktivitāšu. Bērni varēja nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, dekorēt piparkūkas, kā arī izgatavot Ziemassvētku apsveikumu kartītes. Kalējs Valērijs Konstantinovs sniedza iespēju ikvienam parādīt savu spēku un izkalt monētu ar Līvānu novada simboliku. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēja apmeklēt svētku tirdziņu, kurā savus izstrādājumus un produktus piedāvāja mājražotāji un amatnieki.
Valodas barjera, sociālā izolētība, atbilstošu darba vakanču trūkums, emocionālā spriedze. Tās ir tikai dažas problēmas, kuru dēļ ukraiņu bēglis nevar iekļauties Latvijas darba tirgū. Lai izprastu, kādi ir galvenie nodarbinātības kavēkļi ukraiņu sievietēm un lai izstrādātu veidus, kā palīdzēt sievietēm imigrantēm atrast darbu, Zemgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem īsteno projektu Centrāla Baltijas mentora atbalsts imigrantēm sievietēm nodarbinātības veicināšanai. Mēs braucam pa Zemgales plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām un veicam dažādas diskusijas ar šīm sievietēm bēglēm. Mūs pamatā interesē tieši ukraiņu sievietes, un mēs dažādām metodēm mēģinām noskaidrot, kādas ir viņu šobrīd tie šķēršļi, ar ko viņas saskarās, un tālāk mēs plānojam veicināt šos šķēršļu samazināšanos un kā šos šķēršļus var pārvarēt. Jēkabpilī aicinājumam uz diskusiju atsaucās 4 sievietes. Gan Jēkabpils novadā, gan citviet Zemgalē problēmas, kuru dēļ bēglēm ir grūtības iekļauties darba tirgu, ir līdzīgas. Uzklausot ukrainietes, projekta speciālisti saskata nepieciešamību nodrošināt bēglēm daudz lielāku sociāli emocionālo atbalstu. Tām sievietēm, kas vēl pavisam nesen ir bēgušas no šī kara situācijām, viņām ir ļoti smagi. Un pamatā problēmas ir tādas pašas, ar ko saskarās Latvijas iedzīvotāji. Tad sludinājumu trūkums, darba trūkums, arī kvalifikāciju trūkums, digitālo spēju trūkums. Ļoti daudz parādās arī sociālā izolētība. Vienkārši nevēlas iet sabiedrībā un meklēt darbu pašas. Ir arī, kas parādās, attieksme no sociālajiem darbiniekiem. Ja sākumā bija vairāk atbalstoši, tad šobrīd vairs nav tik atbalstoši. Lielai daļai sieviešu, ko mums ir sanācis tikties, ir ļoti liela vēlme strādāt, bet šobrīd tiek piedāvāti maz kvalificēti darbi, un tas arī neatbilst viņu vēlmēm, bet tajā pašā laikā ir jāstrādā, lai spētu izdzīvot Latvijā. Daudzi ukraiņi, kas Latvijā raduši patvērumu no kara, savā dzimtenē strādājuši augsti kvalificētus darbus vai bijuši uzņēmēji. Valodas barjeras un citu apstākļu dēļ Latvijā viņiem nav iespējas strādāt tādos pašos amatos. Lai atrastu darbu, ļoti svarīgi ir kontakti, kā arī iekļaušanās sociālajā dzīvē. Šajā jomā lielu darbu veic nevalstiskās organizācijas. Piemēram, Vidusdaugavas NVO centrs Jēkabpilī īsteno projektus, lai palīdzētu ukraiņu bēgļiem iejusties sabiedrībā, iegūt jaunus draugus un paziņas, iepazīt Latviju un latviešu tradīcijas, kā arī kopā svinēt svētkus. Projekts, ko īsteno Zemgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem Latvijā, Somijā, Zviedrijā un Igaunijā, paredz izveidot un ieviest modeli imigrantu sieviešu nodarbinātības palielināšanai un šajā procesā iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas. Projektu atbalsta Eiropas Savienība. Jēkabpils 3. vidusskolas sporta zālē norisinājies Jēkabpils sporta skolas Ziemassvētku kauss vieglatlētikā. Sacensības bija labdarības pasākums, jo katrs sportists ziedoja līdzekļus Jēkabpils biedrības Cerību sala biedriem, bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Šādas labdarības sacensības Jēkabpils sporta skola rīko jau 2. gadu. Sacensību dalībnieki ziedo kaut kādu naudas summiņu, kuru mēs savācam no viņiem, un tā naudas summiņa aiziet Jēkabpils bērniem ar īpašām vajadzībām. Tie bērni, kas ir īpaši, viņi jau nevar tā aktīvi piedalīties sacensībās vai braukt ekskursijās vai iet uz skolu. Tāpēc mēs ar savu ziedojumu viņiem palīdzam kaut nedaudz, bet piedalīties sabiedriskajā dzīvē, aizbraukt kaut kur ekskursijā, kaut kādu rehabilitāciju dabūt, kaut vai drusciņ palīdzēt. Ziemassvētki ir ziedošanas laiks, un mēs labprāt to darām. Sportisti sacentās dažādās skriešanas disciplīnās, tāpat tālēkšanā, augstslēkšanā, stafetē, soļošanā un lodes grūšanā. Pasākumā bija pārstāvētas dažādas Latvijas vietas – Jēkabpils, Madona, Prēļi, Koknese, Jūrmala un citas pilsētas un novadi. Atsaucība bija liela, kopumā reģistrēti 120 dalībnieki. Tik foršs pasākums tiek rīkots, ka var ziedot bērniem ar vajadzībām. Man liekas, šis ir ļoti foršs pasākums tādā ziņā. Tas noteikti ir ļoti jauki, kad ziedo, un ir labas sajūtas startēt. Kā šodien veicās? Šodien veicās ļoti labi, 2 pirmās vietas, tagad augstums vēl jāaizlec. Es domāju, ka būs labi.
Jēkabpils biedrība Cerību sala ir pateicīga ikvienam sportistam par ziedojumu, jo tas noderēs bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām veselības uzturēšanai un uzlabošanai. Par šiem te līdzekļiem mēs noalgosim speciālistu, piemēram, fizioterapeitu, kas varēs pastrādāt ar mūsu bērniem. Savukārt mūsu bērni arī nepalika parādā. Mēs lejam skaistas sveces. Un mēs 10 sveces, teiksim, godalgotajām vietām, 10 sveces kā pateicību dāvinājām, lai nav tā, ka mēs tikai esam ņēmēji, bet cik mēs varam, tik arī dodam. Es esmu ļoti priecīga. Paldies tiem jauniešiem visiem, ka viņi piedalās, ka viņi ziedo īpašajiem jauniešiem, jo mūsu bērni arī labprāt skrietu, lektu, bet tas nav iespējams. Un es teicu, mēs jau varam pāriet pāri auklai, tas jau mums ir sports. Sportisti biedrībai Cerību sala saziedoja kopumā 227 eiro. Jēkabpils sporta skola cer, ka šīs labdarības sacensības kļūs par ikgadēju tradīciju, lai Ziemassvētkos iepriecinātu bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sēta viesojās pārstāvji no Laimas labdarības namiņa, aicinot iedzīvotājus iesaistīties radošajā darbnīcā un tādā veidā iepriecināt bērnus no sociāli mazaizsargātajām ģimenēm. Darbnīcas apmeklētājiem bija jāizkrāso dekoratīvi Laimas labdarības namiņi, ko bērni saņems Ziemassvētkos kopā ar iedzīvotāju sarūpētajām dāvanām, kas iegādātas balstoties uz bērnu rakstītajām vēlmēm. Bērniņš uzrakstīja kartīti, ko viņš vēlētos saņemt Ziemassvētkos, ko varbūt viņa ģimene nevar atļauties iegādāties. Un tad mēs aicinām līdz cilvēkus palīdzēt un iegādāties dāvaniņus un iepriecināt šos bērniņus. Iedzīvotāji, kuri vēlējās palīdzēt, varēja lasīt bērnu rakstītas kartītes projekta mājaslapā un izvēlēties, kurus bērnu sapņus piepildīt. Šobrīd kartītes vairs nav pieejamas, jo visas dāvanas jau sarūpētas. Katrs projektā iesaistītais bērns kopā ar kāroto mantu saņems arī vienu no radošo darbnīcu dalībnieku krāsotajām dekoratīvajām mājiņām. Jēkabpils nav vienīgā mūsu vietiņa, kur mēs šo darbnīciņu rīkojam. Ir bijušas arī tādas pilsētas kā Liepāja, Preiļi un Sigulda, arī Rīgā mums ir bijusi darbnīciņa. Laimas labdarības namiņš ir tradicionāla akcija, kas notiek jau 12. gadu. Plānots, ka šogad Ziemassvētkos tiks iepriecināti vairāk nekā 1200 bērni no visas Latvijas. Cienījamie Jēkabpils novada iedzīvotāji! Ziemassvētku laiks ir sirsnības un mīlestības laiks, kad paceļamies pāri savām ikdienas rūpēm un atveram sirdis labestībai visapkārt. Tādēļ šajā Ziemassvētku laikā aicinu katru no mums novērtēt mūsu tuvākos cilvēkus un izteikt pateicību par kopā pavadītajiem mirkļiem. Piedāvāt palīdzīgu roku tiem, kuriem tas ir nepieciešams visvairāk, kā arī dalīties priekā ar vistuvākajiem. Novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu jauno gadu! Lai tas būtu piepildīts ar jaunām iespējām, prieku un veselību. Katru gadu Ziemassvētku priekšvakarā un jaunā gada priekšvakarā mūs visus un arī mani uzrunā šie 3 maģiskie vārdi – ticība, cerība, mīlestība. Ticība – tas ir ticēt, ka labais vairo labo. Cerēt – tas ir, kad mūsu apkārt ir zinoši, gudri, atbildīgi cilvēki. Mīlēt – tā ir īpašība katrā cilvēkā, kas virza viņu uz priekšu. Tāpēc, ejot uz šiem gaišajiem Ziemassvētkiem un jauno gadu, es vēlos, lai šie 3 maģiskie vārdi mūs pavada, lai viņi piepilda mūsu dzīvi. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu! Gaidot brīnumu, apklusis ziemeļvējš, tikai pasaules sirdspuksti sitas, un melnajā debesu skatlogā zvaigžņu gaismiņas mirgo bez mitas. Mīļie skatītāji, lai mierīgs un skaistiem brīžiem pilns šis Ziemassvētku laiks, lai acīs mirdzums un katrā sirdī mazs brīnums dzimst. Sirsnīgus svētkus jums novēl Vidusdaugavas televīzijas kolektīvs.
Šobrīd gandrīz visu ir iespējams iegādāties e-vidē. Taču vai esi domājis par koku materiālu iegādi internetveikalā? Koku materiālu izvēle e-veikalā ir vienkāršāka, jo viss pieejamais klāsts ir redzams vienvieta. Katram produktam mūsu mājaslapā ir pievienota arī bilde un kvalitātes apraksts, lai tieši tu varētu izdarīt pareizo izvēli par materiāliem, kas ir nepieciešami tavam projektam. Iepērkoties internetveikalā, tev ir iespējams saņemt arī apjoma atlaides un ieskatīties īpašajos mēnešu piedāvājumos, kuri nav pieejami veikalos uz vietas. Veicot pasūtījumu, tu vari izvēlēties piegādi uz sev nepieciešamo vietu vai arī saņemt kādā no mūsu 5 veikaliem – Valmierā, Dreiliņos, Rīgā, Saldū vai Liepājā. Vai esi gatavs savam pirmajam pirkumam mūsu internetveikalā? Ja jā, tad nāc uz patatimber.lv un izvēlies koku materiālus savam projektam ērtāk.